Sveiks, Vladimir. Tiekamies atkal. Šī intervija būs diezgan mazliet nopietnāka. Sāksim ar pirmo jautājumu. Vai tu zini, kā rakstīt un lasīt? Nē, es nemaku lasīt rakstīt. Okay. Vai tu zini, kādus dokumentus tu vakar parakstīji? Nezinu, kādus dokumentus parakstījos. Jā. Vai tu zini savas cilvēktiesības? Savas tiesības es zinu. Jā. Vai jebkurš, kas ir no valsts ierēdnis, ir darījis kādas darbības, kurš tevi pārstāv, ar kurām tu neesi apmierināts? Es nav apmierināts, es gribu pie Erikas dzīvot, es gribu viņa strādāt visu laiku. Un man gribas apmierināt sevi, kā es gribu strādāt pie viņas. Jā. Tu gribi strādāt pie Erika, vai ne? Jā. Jā. Kur tu gribi dzīvot? Pie Erikas strādāt. Pie Erikas. Kāpēc tu gribi kopā ar Eriku dzīvot? Kāpēc es gribu strādāt visu laiku? Jā. Man nelaiž, darbinieki nelaiž. Aptur bišķiņ. Aptur vienkārši, ka lai visu nefilmē, lai tev neliek Facebook, lai tev neliek visādi. Un te es ieliks tev atkal internetā, mēs brauksim atkal Vladimirs. Jā. Vai tas liekas godīgi? Nu, tas nav godīgi. Viņi grib paslēpt mani par to, ka man intervēja visu laikā. Jā. Vai tu esi pret to, kas tev intervēja? Man nav. Nav potencija. Okay. No kā tu baidies? Nu, es baidos no darbiniekiem. Darbinieki man var aizvest kurā vietā. Tavuprāt, vai šis process, kā no valsts puses tiek šis risināts, ir godīgi? Nav. Nav. Super.